Sveiki! Šobrīd mēs atrodamies atkal Rīgas centrā, uz Blaumeņa ielas, un mans sarunu biedrs ir Nīls Ķēvele, kurš ir šefpavārs. Latvijā savā ziņā slavens cilvēks, ilgus gadus strādājis fermā, vismaz to, ko es zinu. Tagad ferma ir rekonstrukcijas lietā, un tu esi bijis gada pavārs. Jā. Tad tu esi 2025. gadā bijis Bocuse d'Or kandidāts. Jā. Un es aizbraucu uz turieni. Jā, Eiropa Trondheimā un pēc tam uz Lionu. Tad 25. gada janvārī. Tiki pirmajā desmitniekā. Vēl netiku, bet biju pietiekami labs, lai mani aizsūtītu tomēr. Jā, bet tur sanāca tā, ka tu iedeva to iespēju. Jā. Un tur es īsti neatceros, kas tur bija, bet tu jebkurā gadā tiki uz to arī pasaules čempionātu. Jā. Un tur tu dabūji arī 11. man liekas. Nē, man liekas, bija šeit zemāk bija, man bija 14. vieta, ja es nemaldos. Pasaulē. Jā, 14. vieta pasaulē. Jā, šogad mēs esam pastāstīt, tad mēs esam šogad Eiropā 11. Jā, Eiropā. Vēl laikam nav sasniegts tas, ko gribēja, bet es vispār paskatījos, lietuviešu 12, igauņi 20, labi. Jā. Bet tu pastāstīji pats, kāpēc tu tur biji. Es sapratu, tev bija tas amats, kad autorallijā viens ir stūrmanis, kas brauc, un otrs suflē priekšā, vai ne? Vai kā to sauc tagad pavāru mākslā? Es biju treneris, coach, cilvēks, kas no malas pieskata. Es nedrīkst iedalīties nekādā... To mikrofonu skaties, ja viņš aizliecies. Šādiem. Es stāvu no malas. Es nedrīkst piedalīties nekādā virtuves darbībā. Tad es esmu priekšpusē, smuki stāvu, prezentēju mūs visus, ja pienāk klāt žūri. Kaut ko pajautā, jā, žūri atnāk arī nointervē turpat uz vietas, tā kā es stāstu par to, stāstu visu to. Un arī man ir savu laika tabula tāda ļoti, ļoti plaša sadalīta un pa minūtēm. Būtībā pirmās stundas, otrās, trešās. Tad pagriezies, tā kā šo stūrmanis saka, jā. Tad Dināram Zviedriņam saki, tu kavē 1 minūti, vai ne? Jā, vai vairāk. Un tad tu vari pateikt arī otrs kā palīgs piedarījās Fjodors Ņikazakovs. Tieši tā, jā. Un tad tu vari viņus kaut kā regulēt? Jā, un arī trešais mums ir palīgs, tā kā man viņi visi 3. Kas trešais bija? Trešais dod mama malas. Pilnīgi no ielas. Jā. Studentu dod, bet šoreiz mums trāpījās ļoti labs students. Viņš jau praksēja 3 Michelin zvaigžņu restorānā, tā kā viņam bija ļoti labas prasmes. Viņš lai gan bija ļoti, ļoti sastresojies, bet viņš ļoti labi strādāja un darīja savu darbu. Tā kā viņu visi 3 darbi ir tā. Pa plauktiņiem jāliek, ja kaut kur mēs iekavējam, tad man ir jāsaprot, kādam citam varbūt tās no viņiem to uzticēt, ja ir laiks. Pagaid, tu vari pateikt, ka tu iesatrauks mazliet, vai tomēr Dinārs nosaka, kā tas? Nē, to Dinārs dara savus darbus, tātad viņam kā kandidātam ir tie svarīgākie darbi. Viņš taisa to pamatproduktu, kas bija zivs, viņš taisa pamatproduktu, kas ir gaļa, viņš taisa mērces, viņš taisa viss, kas attiecās uz to vispārsvarā. Un Fjodors bija tas cilvēks, kas taisa visas tās mazās piedevas klāt, ko mēs redzam no dārzeņiem vai no griežu salātus patiesībā. Tādā restorānā viņš to darīja, bet tur viņš taisa tādu sarežģītu to apkārt tam galvenajam ēdienam, tas, kas ir tam galveno ēdienu taisa pats pavārs. Un tad pavāra palīgs taisa tās tā kā piedevas. Angliski viņi sauc par garnish. Un arī visas dekorācijas, kas uz to attiecās. Un tad trešais ir tas, kurš tātad sākot no trauku mazgāšanām, notīrīšām, piekārtošanām un arī tādas mazās lietiņas. Un ja pieņemsim, kāds no viņiem nedaudz kaut ko kavēt, es varu paprasīt viņam, varbūt var nedaudz piepalīdzēt viņam ar to un to un to. Tad svarīgi ļoti ir tā angļu valoda starp visiem viņiem 3, un arī to mēs trenējoties. Viņi sarunājās ar 3, kas bija no citas skolas jau šeit pat uz vietas, sarunājās angliski, lai tā tad jau visas frāzes pieslīpētu, lai neko lieku nesaka. Lai gan tas konkurss notika Francijā, tomēr tā darba
starptautiskā valoda ir angļu, ja? Ir angļu, bet tieši šeit konkursā var pamanīt, kad tevi uztver daudz nopietnāk un ir daudz vieglāk sarunāties ar cilvēkiem, ja tu zini arī to franču valodu, jo franči ļoti reti. Liela daļa, viņi mazāk iziet uz to angļu valodu, viņi grib, lai tas arī tāds viens no nākotnes mērķiem, ja gribās tiešām tajā konkursā piedalīties un grib arī to komunikāciju tur labāk veidot, tad franču valoda ir ļoti, ļoti noderīga. Tev ir labs tagad, vēl bija Artūrs Arnicāns, viņš bija žūrijā. Jā, viņš ir žūrijas pārstāvis, viņš tātad ir divi veidi žūrijas pārstāvi, viens, kas ir tas cilvēks, kas plati garšo, tātad tas ir viss, kas ir smuki saucās plati. Un tad ir otrs, kas ir tas uz šķīvja. Kopā viņi garšo divi cilvēki vienu šķīvi. Tad, es nezinu, vai šobrīd Eiropā bija, bet tā tad ir 28 cilvēki, kas garšo vienu ēdienu, un tad ir 28, kas otru. 14 porcijas tiek sagatavotas. Jā, un tad viņas uz pusēm tiek garšotas. Dienā stāstīja toreiz, ka tās arī citreiz atnāk augstas pie žūrijas, vai ne? Jā, tā ir īstenībā, tas ir diezgan bieži un tā var būt, tāpēc ir jau gatavošanas procesā jārēķinās ar to, ka ēdienam ir jābūt pēdējā brīdī. Skarstiem šķīviem, karstām paplātēm un visam jābūt ļoti, ļoti siltam. Un arī ir daudz komandas, kas izdomā gudrus veidus, kā tātad šos ēdienus un šķīvis padarīt ilgāk siltus. Ja? Vai tā vieta 11. kas mums ir, viņa arī reāli tāda arī ir? Vai kaut kas nepaveicās, vai tieši otrādi paveicās? Mēs tomēr apgājām savus kaimiņus, lietuviešus, igauņus. Tad kāds tavs tāds subjektīvais skatījums uz to? Varēja vēl izsist, kas varbūt kaut kur aizgāja pa kreizi? Es domāju, ka noteikti, ka varēja. Mums bija ļoti laba rezultāts. Tātad plats ēdienam, garšai un izskatam bija 5. vieta. Mums tāda ir atsūt tādu apkopojumu ar punktiem. Tad mums viens no zemākajiem novērtējumiem bija tātad platas izskats. Ko taisa mums platu uz vietas, un mums šoreiz bija neliela aizķeršanās ar platas deadlineiem un tādām lietām, tāpēc tā bija viena lieta, ko mēs ļoti pārdzīvojam. Tā plata, tu nozīmē ne jau tas ēdiens, kas ir, bet pat tā konstrukcija? Izkārtojums ar konstrukciju kopā. Tā kā tā bija viena lieta, kas mums tā nedaudz... Vai viņu nesataisīja? Nē, viņu sataisīja, bet viņa noteikti varēja būt labāka. Tas, protams, vizuālais arī ir diezgan daudz ko. Jā, jo teiksim tā, kad tā plāte ir ļoti nozīmīga, tieši tas ir vesela žūrija, kas tikai to plāti vērtē. Viņi pienāk klāt, apskatās. Bet kā var vērtēt kaut kādu plati, kas nav jūsu pašu būvēta? Tas ir mūsu komandas darbs visu šo pusgada laikā, komunikācija ar dizaineri un galvenais vēl dizainers, lai iekļaujās visās tajās darbībās, tā kā bija viena tāda. Un noteikti, kad kaut kādā ziņā neliela iekšējā politika arī tur ir pastāv, kas... Tu domā, žūrijas vidū? Protams, jo visi jau grib tikt uz to finālu, un šobrīd mēs konkurējam ar ļoti spēcīgām valstīm, un es domāju, ja mums nākamais kandidāts ir vēl spēcīgāks, un mēs spējam šīs te mazās kļūdas labot, mēs noteikti ejam jau zem 10. 7. vieta, es domāju, mums ir iespējama. Jā, un tad, bet jebkurā gadījumā šāds konkurss jums ļauj pirmkārt pieredzi iegūt, vai ne? Jebkurš konkurss, patiesībā sakot, dod pieredzi, jo arī man piedaloties iepriekšējos konkursos, lielai daļai no tiem konkursiem, ja paprasītu man sākumā, es noteikti justos negatavs, bet tas ir spēcīgs darbs katru dienu, katru nedēļu. Arī psiholoģiski, vai ne? Arī psiholoģiski darbs ar sevi. Tu paliec spēcīgāks pēc katra konkursa. Tagad, ko tu pats paņēmi no šī konkursa precīzi priekš sevis? Kas bija tas, varbūt 3 lietas nosauc, kas bija tas, ko tu paņēmi sev? Noteikti viena no lietām, kuru es cenšos darīt tādos pasākumos, tas tāds networkings, kas ir komunicēt ar šefpavāriem, ar citu valstu, saprast viņu tādas domu gājiens, viņu tādas atziņas par konkursu vai vienkārši par nozari. Tad otrā lieta noteikti ir tas, kad tu esi tādā elitē un prestižā vietā,
paņemt to mājās un kādu laiku sevi saglabāt, jo tas ir tāds augsts līmenis. Tāda psiholoģiskai pašapziņai tāda. Noteikti, jā, un arī mēģināt pārējos kolēģus, draugus un pavārus tā viļņa nedaudz turēt un nedaudz iedvesmot viņus arī. Jā, jo tas ir citreiz svarīgi, jo bieži vien tas pavāru darbs ir tāda rutīnas, kaut kādā ziņā. Jā. Un tas tu izceļ ārā sevi kaut kur ārpus rutīnas un paskaties savu darba vērtību. Es teiktu, varbūt tas nevis paceļ no rutīnas, tas iedzer vēl dziļākā rutīnā. Uz perfekcionismu. Jā, okay. Bet manā gadījumā tas ir noteikti atmaksājies. Un ja trešā lieta, man prasīja, noteikti tāda patīkama iespēja vienkārši kad esi bijis citā valstī un tieši tādā kulinārā līmenī tas tāds patīkama pieredze noteikti. Atbalstītāji bija šoreiz vairāk kā iepriekšējā? Nē, nedaudz mazāk bija atbalstītāji, bet tāpat mūs ļoti labi atbalstīja un mēs tādu sajūtu noķērām noteikti. Bet visu to konkursa dalībnieku darbus un kā viņi ir, var noskatīties arī video, vai ne? Katru atsevišķi? Ne gluži katru atsevišķi ir YouTube materiāls ierakstīts, kur var noskatīties no pirmo dienu, otro dienu, tad visus tos svarīgākos momentus. Katru nevar, piemēram, pirmo vietu mums ieguva Dānija, otro Norvēģija un trešo Itālija. Jā. Droši vien, tāpat kā boksa mačā, pirms gatavoties uz kaut kādu nākošo maču, te gribu paskatīties, kā viņš ir iepriekš cīnījies, lai paņemtu kaut kādus elementus. Jā, to es noteikti esmu darījis arī iepriekš. Es, man liekas, esmu noskatījies simtiem ierakstus pilnos ar Bokusdora konkursiem jau no 2000. Gadu sākumiem, kad viņiem ir kaut kāda materiāla. Tur tiešām var redzēt, kā gatavojās Dānis, kā gatavojās. Un arī Bet jūs, un arī viņi paši ieraksta ļoti bieži materiālus video formātā, kā viņi gatavojās uz konkursu. Tā kā ir arī iespēja nedaudz to izdarīt. Jā. Kā šoreiz Islandē gāja? Viņi tika pirmajā desmitniekā? Islande tika, ar Islandi mēs tieši bijām nokonkurentā līdz ārā. Jums bija arī tas, kas trenēja, jums bija no Islandes. Jā, tieši tā, mums bija arī Islandes treneris. Viņš iztrenēja līdz Islandes līmenim, bet Islanda. Nē, ja skatās Islandes līmenis, kāds bija iepriekšējos gados, tad viņiem arī nedaudz zemāks šogad ir. Viņiem ir nedaudz augstāk parasti, arī pasaulē. Es saprotu, ka tas ir katru gadu, vai ne? Sanāk, ir pusfināls, fināls, pusfināls, fināls. Gatavoties. Jāgatavojās, bet ļoti nozīmīgi ir redzēt jaunus cilvēkus, gan Latvijā, gan Eiropā. Viņi grib redzēt cilvēkus, kas grib sev parādīt un sacensties. Un man liekas, tā ir tāda viena no tādām lielākajām grūtībām, ar kuru mēs noteikti, ja saskarsimies, kad trūkst cilvēki, kas grib piedalīties šajā konkursā. Un man liekas, ka lielāka balva? Kā balva? Līdz balvai ir jātiek pirmām kārtām. Viena lieta ir tāda... Tu domā par Latviju vai vispār Eiropā? Jā. Trūkst šefpāri, kas domāju, kad vēlās, jo mums ir tie treniņi, mums ir ļoti publiski. Publiski viņi notiek, un mēs aicinām, es personīgi rakstu pavāru klubu čatā, šodien ir treniņš, tikos, vai jūs būsiet, nebūsiet uz degustāciju. Tā kā uz visām degustācijām ir iespēja atbraukt visu laiku pie apskatīties, pagaršot, arī visu treniņu cauri, skatīties, jo varbūt tās priekš mums, kā vietējiem latvietim, ir grūti saprast to, kad ar pieredzīti tādā konkursā savējo nepaņems. Tur ir smags darbs, tur ir struktūra tam visam darbam, ko tu dari, tur ir jāiekļaujās nenormālos deadline'os, tikai, lai tev nenoņem punktus jau gatavošanās procesā, un arī tev ir jāsaprot, tev ar acīm ir jāredz. Pirmo reizi es biju 23. gadā Lionā, tikai paskatīties konkursu no malas, lai justu. Un tad, kad tevi tur iemet, tad zosāda pārskrien, neslēpjot citās valstīs trenē labāko šefpavārus pasaulē, labākie šefpavāri pasaulē. Un tad, kad es biju Lionā, tad tev klāt nāk cilvēki ar tevi sveicināties, kur grāmatas ir mājās.
tad kā Tomas Kellers, Daniels Bulū un daudzi citi. Tā kā vienkārši psiholoģiski panest to sajūtu, ka tev tāda cilvēka pienāk klāt, ir neaptverama. Dinārs jau otru reizi piedalījās. Dinārs piedalās trešo reizi pusfinālā Eiropas atlasē. Pirmā viņam bija, kur viņam bija? Viņam bija Lietuva, viņam bija trešā reize. Jā, vai tu droši vien esi viņu vērojies viss, kā viņš pats ir audzis no tava skatu? Jā, viņš ir audzis, un es teiktu to, ka viņš ir tādā. Dinārs ir ļoti spēcīgs pavārs, un viņš ļoti labi māk strādāt ar gaļām, ar zivīm un ar visu to, bet tieši šoreiz varēja just arī, kā viņš uz labo pusi mainījās tieši pēdējā šajā 3 mēnešu pusgada laikā, jo konkursam ir ļoti jāpielāgojas. Ne tas, kad viņš kaut kādā ziņā kaut ko dara nepareizi, tam konkursam vienkārši jāpielāgojas. Vai vispārībā šefpavāru būtība šeit pat arī Latvijā un arī pasaulē ir tāda kā paudžu maiņa. Piemēram, es pats redzot citreiz ar saviem vecākiem braucot pie ārstiem, es redzu, ir tie paudzi, kas ir 50 plus, un tie ir paudzi, kas 30 plus. Un diezgan krasi atšķiras gan no komunikācijas viedokļa, gan arī, piemēram, jaunā paudze, tie, kas ir 30 plus, tie ir savākuši zināšanas no vecajiem un ļoti aktīvi iesaistās arī tas, kas pasaulē notiek. Kā ir šefpavāru jomā? Vai jūs jūtat, piemēram, ir viena lieta tu vai Dinārs, un otra lieta ir Eriks Dreibans, vai ne? Vai šajā jomā ir citas filozofijas, vai jūs joprojām 30 plus un 50 plus saglabājat vienu to pašu filozofiju, vai tomēr jau ir pieejās pie kaut kādiem tehnoloģijām vai vēl kaut ko ir savādāk? Es varu tikai tā personīgi par sevi teikt, un manā gadījumā es visus šos cilvēkus bērnībā skatījos televīzijā, un man kaut vai Lauris Aleksejevs, Mārtiņš Sirmais, Māris Astičs, visus šos cilvēkus, arī Eriku Dreibantu, es viņus skatījos televīzijā. Idolu, jā. Un kad grāmata atrada balsī, jā, un es domāju, mana filozofija varbūt ir tāds apkopojums no tā, ko es redzēju un to, ko es izlaižu caur sevi tagad. Tas ir tāds... Viņi noteikti ir tādus stūrakmeņus likuši tādai manam redzējumam, kādu es redzu to ēdienas kultūru Latvijā un tādā veidā. To es saprotu, bet vai nav tā, ka viņi ir ielikuši šos stūrakmeņus un viņi zina, ka te ir bijuši veiksmes stāsti, viņus turpina tālāk, bet jaunajiem jāatrod savs ceļš. Un, noteikti, jā. Jā, un vai jūs tie, kas ir šobrīd 30 plus, ejat kaut ko, es pamanīju, ka starp saviem kolēģiem, ka jūs ejat, jūs varbūt vai esat vairāk ārzemēs bijuši vai vēl kaut ko tam, vai ka jūs ejat kaut kādu varbūt drusku savu ceļu, jo es saprotu, ka te Bokus Dor var piedalīties arī 50 plus, bet es skatos visu laiku ir tikai jaunie, tas ir viņi speciāli ir atdevuši jums to stafeti. Vai, jo, pēc būtības viņi jau savu darbu ir padarījuši šeit Latvijas pavāru mākslā, viņi ielikuši tos pamatus, vai ne, kā teikt. Tad kā ir tad jaunajiem, tad jums ir kaut kas jauns, ko jūs piedāvājat atšķirībā no tiem idoliem, kas... Vai tomēr vēl ne? Sarežģīts jautājums, es pat nezinu, kā īstenībā. Es domāju, ka mums šobrīd ir vairāk enerģijas. Jā, jūs esat gatavi vairāk riskiet, vai ne? Jā, varbūt tās, bet es domāju, ka arī tagad laiks ir mainījies nedaudz, jā. Pirms 20 gadiem restorānu kultūra un cilvēku ieradumi bija savādāk nekā šobrīd. Un es domāju... ir savādāk noteikti, jā. Ja mēs skatāmies tagad uz geogrāfisko, Igaunija, Lietuva, Latvija, un kaut kādus gadus 8 tam atpakaļ, visi slavēja Igaunija ir tik laba un tā tālāk. Vai tagad mēs esam izlīdzinājuši? Es varētu teikt, ka
nav tik liels nozīmes, ka Lietuva, Igaunija un Latvija ir kaut kur uz vienu līniju, vai ir tomēr kaut kādas atšķirības? Kā uz to skatās, noteikti, kad Igaunijā mums ir, tas jāskatās pēc Michelin, tad viņiem ir 2 zvaigznes, ja? Mums, un arī Lietuvā šobrīd ir ļoti daudz vienzvaigžņu restorānu, mums ir tikai 2, ja uz to skatās, tad grūti pateikt, tad Igaunijā ir 2. Tas pats par sevi pasaka. Man liekas, kad runāja par Igauniju, kad viņiem mainījās tieši tas Bocuse d'Or pašā akadēmijā. Daudzas lietas nomainījās. Un, teiksim tā, man liekas, ka Igaunija šobrīd uz konkursu varbūt fona nedaudz atpalika. Pēdējos 2-3 gadus, bet viņiem bija atkal ļoti spēcīgs kandidāts Arturs Kazarecki, kurš ieguva 7. vietu. Ja? Un tad būs šo... pasaulē, ja? Ja, es negribu samalot šobrīd. Okay. Jāapskatās. Tad mums ir tā, ka mēs lēnām augam. Ja, tagad ar pēdējiem gadiem tas bija... Dinārs jau tagad Eiropā ir uzstādījis labāku rezultātu, man liekas, kā man bija. Un Igaunija Lietuva ļoti strauji lēcienu uztaisīja pirmajā gadā. Kāda vispārībā, teiksim, tā vide šobrīd Rīgā apkārt ir šefpavāriem kā tādiem? Jo ik pa brīdim, protams, dzird, ka kāds restorāns ir aizvēries, atkal kādi ir atvērušies. Varbūt dažas lietas pastāstīja, ko tu vari pastāstīt par fermu, jo tad bija tas nāca kā no zibens no skaidrām debesīm. Ļoti dziļi es neiedzināšos, bet tas jau pasaka to, ka man šobrīd nav darba. Tas ļoti daudz ko pasaka par Latvijas laiku vai pagaidām? Uz zināmu laiku arī. Pēc visiem konkursiem ir nedaudz jābūt atalpai un nav jāpieņem, manuprāt, lēmumu balstīt uz bailēm. Tu esi brīvs pēc savas būtības? Jā, šobrīd esmu brīvs, bet es domāju ne uz ilgu laiku. Un, piedāvājumi ir daudz, un tikai ir jāsaprot, kurš labāks priekš manīm, vai arī man piedāvājums priekš sevis pašam ir jāveido. Ir ļoti interesants jautājums. Kā šefpavārs vispār izvēlas savu darbu? Kas ir tie kritēriji? Es pieņemšu viens, kuru es varu pats iedomāties, ir algas jautājums, vai ne? Tev vien uzsauc, jā. Jā. Kas vēl ir svarīgi šefpavāram izvēloties savu darba vietu? Vai koncepts atbilst viņa filozofijai? Jā, Tas ir svarīgi. Vai viņš var izdarīt tajā vietā to, ko viņš vēlās sasniegt? Vai viņš redz nākotni tajā vietā? Varbūt tās atkal kāds nomaina savu darba vietu, lai man mazāk jāstrādā, man mazāk atbildība, lai man viss ir vienkāršāk. Ļoti dažādi, tas ir ļoti, ļoti individuāli. Bet primārais ir tomēr alga un darba vieta. Ja man prasītu, tad man alga nav bijusi nekad pirmajā vietā. Pirmajā trīniekā noteikti ir. Pirmajā trīniekā, jā. Un tad, ja skatās, mēs salīdzinām algas, jo es nezinu, kāds es tikai šo, kā viņas ir konkurētspējīgas apmēram, teiksim, Baltijas mēroga, vai, piemēram, šefpavāram Igaunijā un Lietuvā maksā tāpat kā Latvijā. Es pieļauju, ka Dānijā tur ir savādāk. Līdzīgi, bet tur nāk līdzi dzīves līmenis un teiksim, ja Dānijā tā ir 2 lielāka summa, tad par īri pilsētā nevarētu atļauties. Ja? Es domāju, ka tā ir diezgan līdzīgi. Okay. Tā kā mums atbalsta šo interviju Pauli Pro, pastāsti vienkārši par garšvielām. Cik tev viņas būtiski ir vispār iesaistīt ēdienos, jo es palieku joprojām pie tā koncepta, ja tā gaļa ir laba, īsti neko tur vairāk par melno piparu un sāli nevajag. Bet es skatos, vecās saimnieces, kas ir Latgalē, teica, lai, ja grib tur, lai viņa ilgāk stāv, tad jāieliek viņu tur tādā marinējumā, teiksim, kāds tavs ir uzskats, jo tā jau ir tā smalkā padarīšana.
Es garšvielas izmantoju diezgan daudz. Man ir savas mīļākās garšvielas, un man ir garšvielas, kuras man patīk izmantot ikdienā, un tad ir garšvielas, kuras es izmantoju restorānā. Būtībā man filozofija vairāk ir tādā ēdienā, ir tāda latviska, tāda mūsu garšu mēģināt izcelt, bet... Mārutkas, jā? Jā, mārutkas. Mārutkas skaitās garšviela, vai ne? Vai produkts tomēr skaitā? Ja viņš būs mārutku pulveris, tad viņš kā garšvielas sanāk vien, vai ne? Bet noteikti ēdienu bagātināšanai izmantot, bet man nepatīk arī pārāk daudz. Tā tendence arī, teiksim, mēs redzam dzērienus, vai ne? Tur kambuču un tā tālāk, tur pieliek klāt nātres, vēl kaut ko un vēl kaut ko. Tad patiesībā bāzē ir viens tas pats dzēriens, tikai mainās garšos. Tagad šīs te... Es jau uzreiz zinu, ko teikt. Man liekas, ka jau var redzēt, cik daudz Japāņu stila restorāni ir atvērušies Rīgā. Šobrīd ļoti spēcīgi ir Āzijas garšas spēcīgās. Tā kā tas ir tas, ko, man liekas, cilvēkiem mūsdienās vairāk izmanto. Jā, es uzreiz tev iedošu konkursu, lai tu varētu mājās vai darbā nākošajā paprot. Varbūt izauc vienu un kaut ko pastāst. Es jau šo zinu. Man šitais čili pulveris patīk. Es viņu aplēju ar karstu eļļu, un tad ir kraukšķīgs čili pārslas. Jā. Kā tu zini, cik daudz jāber un tā tālāk? Tas ir čili? Piemēram, Es esmu nepareizais cilvēks, kuram jautāt. Ja man pajautās par asu ēdienu, man ļoti garšo ēdienas, tad noteikti kādam līmenim? Es teiktu, man Āzijas asais man patīk, Indijas asais man pa daudz dažreiz liekas. Tā kā, jā. Jā, tu gribēji tā laiks man stāstīt? Jā, šis izmantoju mājās bieži. Kur tu viņu? Mājās izmantoju bieži, gan visu kaut kur. Bet, piemēram, es jau zinu, ko es darīšu. Paku attaisīšu vaļā un es viņu apliešu karstu eļļu. Vēl ķiploks čēlīts tāds smalks. Tad to eļļu, bet tā ir olīva eļļa, jā? Nē. Tā ir parastākā eļļa, kas man ir mājās, to es izmantoju. Un to vienkārši iedot jaunu garšu viņai. Jā, tad jaudīgi. Tas nozīmē, nav jāber uz to ēdienu virsū, tu vienkārši smalki ielēji eļļa un tā ir pat vieglāk dozēt, ne? Jā, bet es neņemu ārā tos gabaliņus, man tieši tie mazie gabaliņi patīk. Jā. Okay. Jā, tālāk. Bieži vien konkursā arī bija rakstīts, ka mēs kaut ko pieliekam no Latvijas. Jā. Kas ir tas no Latvijas pieliktais? Es tur izlasīju preses relīzi, bija mārutki. Jā. Bet kas ir latviskais? Ja mēs ņemam starptautiskajā vidē, kas ir tas, ar ko tu gribi iezīmēt, ka tas ir latviskais? Jo man brīžiem liekas, kā viņš tur baigi atšķirsies no lietuviskā? Kādiķogas, dilles, bet lai gan man vienreiz... Tad ar pārtiku. Ar pārtiku, jā. Bet noteikti arī var izmantot dizainiski elementus. Kas mums ir tāds dizains, mums jāliek tie mūsu zīmes virsū? Nē, tas būtu pa daudz. Es teiktu, ka tas, ko mēs varam tā kā ieraudzīt dabā, tev izēja mežā apskaties. Tu redz tās smalkās lapiņas dzinumus, jā, kad lapas zenās ārā kaut ko tādu smalku. Jā. Es vēl varbūt kaut ko gribētu pajautāt par Dāniju un to Norvēģiju. Itālija tas ir tā kā tālu, Dānija, Norvēģija te ir tuvāk. Kas viņiem bija tas kas ļāva viņiem uzvarēt? Tad, ja runājam konkrēti par Dāniju, tad tieši šis puisis, kas uzvarēja, bija iepriekšējā reizē mums tas treneris, starp citu. Wow! Tā kā es reiz pēc apbalvošanas viņu apsveicām, un viņš ļoti pateicīgs bija, ka viņš arī mūs varēja trenēt. Viņš teica, ka arī tā viņam bija laba iespēja redzēt, kā to dara citas valsts. Un tā, bet Dāņi jau ir topā vairākus gadus. Un viņu trenēja cilvēks, kurš jau ir vinējis vienreiz. Un viņš jau vienreiz bija kā palīgs vinējis pirmo vietu pasaulē. Ja? Tad viņam ir ļoti liels tas saucamais legacy, ko viņi nodod kandidātam. Un tā kā
viņš ir, uz ātrgaitas šosejas. Lai nonāktu pirmajā vietā. Un Norvēģiem ir ļoti līdzīgi. Viņi ir izkoduši to veiksmes formulu. Jā. Viņi ir izkoduši to veiksmes formulu ne tikai tā, ka viņi dara visu pareizi, viņi zina, kur var kļūdīties, lai viņiem būtu labāks rezultāts. Wow! Jā. Tas jau ir tāda šaha meistarība. Jā, tieši tā. Jā. Ko, es pajautāšu tev vēl par hobijiem. Kas ir tavi hobiji? Jo daudziem es zinu, kas ir hobi. Par taviem hobijiem es neko neesmu dzirdējis. Kādi ir mani hobiji? Jā. Es kādu laiku trenējos, nodarbojos ar jiu-jitsu, ar sporta veidu. Tas man ļoti patika. Šobrīd es kaut kādu pēdējo laiku biju pārtraucis, bet man vectēvs trenēja olimpiešus brīvajā cīņā, tāpēc man sports jau no bērnības nedaudz tāda lieta, kur... Un nesalauztās ausis, vai ne? Jā, man vēl nav. Bet noteikti, man patīk pavadīt laiku ar ģimeni, sievu un tā kā tas tā, cik vien var. Jā, jo šajā profesijā nav daudz laika hobijiem. Es piekrītu, bet cīņa tā ir laba. Es esmu pats brīvajā cīņā, klasiskajā cīņā, otrais bijis Latvijā. Tā kā 68 kg. Tagad man ir sotaks, bet es laiku atceros, ka viņš varēja 68 kg piedalīties. Tā ir laba lieta, ļoti laba. Pats esi arī sacensībās piedalījies? Jā, es vienreiz biju sacensībās Igaunijā pirms gandrīz jau pagājuši, varētu teikt, ka tas bija vasarā. Nē, pavasarī biju piedalījies. Līdz 62 kg? Nē, man bija līdz 62, bet tā man iemeta lielākā. Tas ir grūti. Es tiku pie sudraba bez šī tegi, tikai šortos. Jā, bet ka iemet iekšā, ir abas situācijas. Tā, ka tev jānomet svars, un tu labi, ja tev pirmajā dienā trāpās tādi vājāki, un tu vari par to dienu atjaunoties, un tad nākušajā dienā, protams, tu esi pozitīvi, kā teikt, bet, ja tev jau pirmajā dienā trāpās tādas spēcīgi, tad, bet, ja tu trāpies atkal pie lielajiem, tas arī ir forši. Tas ir baigi labi. Es nekad nebiju iedomājies, ka tu varētu būt cikstonis. Tas nedaudz arī palīdz. Tas citreiz palīdz pārsteigumu uztaisīt arī pretiniekam, arī uz ielas reiz nenovērtē, un tu beigšņi, wow, ir, kā teikt. Jā, un tad no ceļošanas viedokļa, vai tu daudz ceļo? Es noteikti ceļotu biežāk, man ļoti patīk ceļot. Man visvairāk ceļojumi ir bijuši saistībā ar profesiju, ar konkursiem. Man liekas, es varu nekad 4-5 reizes gadā man kaut kur sanāk aizbraukt tikai dēļ konkursiem. Bet man pēdējo reizi, jau var teikt, ka pirms gada es biju Āzijā un man ļoti tur patika. Āzijā, kur tas? Es biju Bankokā un pēc tam Koh Samui uz salu bijām aizbraukšas jau. Jā. Forši vēlas. Man ļoti patika, daudz sakiem Bankoku nepatīk, man tik ļoti patika. Jā, man arī viņi patīk, es piekrītu. Un Latvijā, kur tev patīk atpūsties? Es šorīt no rīta domāju tieši par šo lietu. Noteikti kādreiz iziet caur kluso centru, tur forši restorāni ir, bet noteikti laukos esmu no Mālpils. Tāpat jau nedaudz, Siguldas novads. Jā, es esmu no Mālpils, tad noteikti uz Mālpilu patīk aizbraukt un uz laukiem tā. Bet man Latgala ļoti patīk, man pusģimene ir, 2 vecvecāki man ir no Latgalas. No kuras vietas precīzi? Tā, viena no Rēzeknes un tad ir no Balvu tās puses. Jā, tad tur man arī patīk. Mēs bijām pagājušajā vasarā, vairākas dienas Latgalē padzīvojāmies, bija forši. Ok. Tad Latgale tev varbūt, kā ir ar Kurzeme tev? Kurzemē mazāk. Mazāk ir sanācis, nezinu kāpēc, bet mazāk, jā. Kas tev vairāk patīk, Lietuva vai Igaunija? Lietuva vai Igaunija. Laikam jau, kad Igaunija.
Ja tu pats sev gatavo, tu ņemsi zivi vai tu ņemsi gaļu? Pats sev ēs gaļa noteikti. Ok. Un ko tu ņemsi no dārzeņiem? Kādi pirmie 3, ko tu tā iedomājies? Pirmie 3 dārzeņi. Pirmie 3 dārzeņi. Kartupels. Labi. Man ļoti patīk daudz zaļumi. Daudz zaļumi, tas pat neteiktu. Lociņi. Jā, Pētersīlis un arī Kinza un arī viss šis pārējais. Ja mēs atgriezamies pie gaļas, kuri no gaļām tu ņemtu? Jēru? Man patīk jēra šķiņķis un man patīk šitā muguras karbonāta lielopam ļoti. Jā, piekrītu. Un ja tev vajadzēja pēkšņi ņemt, saka, kuru zivi ņemtu? Kuru zivi ņemtu? Pats sev gatavotu, jā? Pats sev, ja ne vietējā, tad noteikti monkfish. Okay. Mūgzūst, jā. Ja vietējo? Vietējā sauvaļas lases vai pālī. Ir mums tādi sauvaļas lasi? Jā. Nopietni ir? Ja tie ir vairāk tie, kas tiek ražoti tajās... Es ieverzīšos tūlīt. Okay. Taimiņš, vai ne? Varbūt, jā. Es neesmu nekāds dzirdējis. Man parasti ir laiva pie ezera un es vai nu līdeku, zuti vai zandartu. Nē, līdekus negrib pārāk daudz, viņi būs jāņemās. Jā, man šīs 3 ir. Nu, ko, Nils, paldies, ka tu devi ieskatu viss tajā sacensību garā un es sapratu, ka komanda ir atbraukusi ar jaunām zināšanām, jaunu pieredzi, ar augstāku pašapziņu. Nu, tev novēlu, lai ir forša nākošā darba vieta. Tad pārējie visi tie, kas domā, ka vajadzīgs labs šefpavārs, šobrīd ir uz izšķiršanu. Un cerēsim, ka fermai viss sakārtosies un atgriezīsies atkal un dos vislabāko servisu, jo tu esi to arī nodrošinājis. Cik gadus bija? Es teiksim tā, ar Māris darbojos kopā kāds 8 gadus, bet tieši restorānā ferma, man liekas, sanāk 7 gadi un pēdējie 5-6 kā šefpavārs. Jā. Nu ko, lai veids. Paldies.